Latvijas jūrmala parasti asociējas ar laiskiem sauļotājiem pilnu pludmali, burvīgiem saulrietiem, bet tai ir arī citas sejas. Viena no tām – Vidzemes piekraste. Vidzemes jūrmala Rīgas jūras līča austrumu piekrastē izceļas ar glaznainām ainavām un lielu dabas objektu daudzveidību. Tur ir gan augstas smilšu kāpas un smilšakmens klintis, gan akmeņaina jūrmala un saudabīgās randu jeb pie jūras pļavas. Uz ziemeļiem no Duntas, starp Tūju un Vitrupi, Vidzemes jūrmala ir īpaši skaista. Tas ir jūras noskalots krasta posms ar neparastiem laukakmeņu krāvumiem, zemesragiem, smilšakmens klintīm un grotām. Visa šī Vidzemes akmeņainā jūrmala iekļauta dabas liegumā, kur ainaviski krāšņākās vietas ir ķurmraks ar jūrā ieskalotu bāku un vedzemju klintis. Tās ir 200 metru garas un 3 līdz 4 metrus augstas smilšakmens kraujas pie vedzemjiem. Irdenos slāņus vago plaisas un sekla salas. Šajā vietā uzņemti skati latviešu mākslas filmām Nakts bez putniem un Ilgais ceļš kāpās. Vidzemes akmeņainā jūrmala ir bagāta ar skaistām jūras piekrastes ainavām, tomēr vedzemju klintis ir gan izmēros apjomīgākais klinšu atsegums jūras krastā, gan viegli sasniedzama vieta, tāpēc kļuvusi par vienu no visvairāk fotografētajām piekrastēm Latvijā. Šeit bieži tiek rīkoti arī fotoplenēri, jo šajā vietā fotogrāfam ir iespēja darboties vairākos virzienos. Vislabākais laiks fotografēšanai ir saulriets, jo rietošā saule izgaismo krastā esošās klintis. Vidzemes pusē lieliski jutīsies ne tikai tie, kam patīk populāras atpūtas vietas, bet arī tie, kuri meklē nomaļas pludmalis vai zvejnieku ciemus. Ja ceļojumā dodaties ar automašīnu, sagatavojiet skaidru naudu vai kredītkarti, jo pie vedzemju klintīm stāvvieta ir par maksu. Gar krasta klintīm pašā jūras krastā atrodas kempings Klintis. 12 hektāru teritorijā kempings piedāvā lielu autostāvvietu, telšu vietas, dažādas piknika vietas ar galdiem un soliem, grilu un iespēju iegādāties malku gaļas cepšanai. Kempings ir labi iekārtots ar sporta laukumiem, ūdens ņemšanas vietām, tualetēm un dušām. Tiem, kam saulrieta laikā patīk pabraukāties gar jūras krastu, vienmēr ir iespēja izīrēt velosipēdus. Piedāvājam kempinga īres pakalpojumus korporatīvajiem pasākumiem. Nepieciešamības gadījumā organizēsim ēdināšanas pakalpojumus. Koncertu pasākumu rīkošanai piedāvājam izīrēt estrādi. Ja neesat vienaldzīgs pret tādiem vērienīgiem pasākumiem kā zvejnieku diena vai pozitīvus festivāls, kempings Klintis vienmēr priecāsies jūs uzņemt pie sevis, piedāvājot atpūtu un naktsmītnes glaznainā vietā jūras krastā. Sīkāku informāciju par kempingu jūs vienmēr atradīsiet mājaslapā www.klintis.lv.